Bet patiešām šī ir tāds pagodinājums, ka mēs Latvijā varam uzņemt Jeruzalemes lūgšanu brokastis. It's honestly honor to host the Jerusalem prayer breakfast here. Un kā lūdza arhibīskaps Zbigņevs, lai tam ir paliekoši augļi. And as Archbishop had prayed, we are looking for lasting fruits. Un tam ir vislielākā nozīme. And that's most important. Un daudz no jums bija kopā ar mums jau vakardien. Many has been together with us yesterday. Un es teicu, ka šis vakars, ja arī šī diena, ir pagrieziena punkts. And I told that this evening and also today, this day, it's turning point. Un šodien es varu teikt, ka es ticu vēl vairāk tam, ka šis ir pagrieziena punkts. And today I can confirm even more, this is turning point. Un Dievs nekad neko nedara nejauši. And God is never doing something occasionally. Kad viņš atver kādas jaunas durvis, viņš vienmēr aicina cilvēkus ieiet tajās ticībā. And when he opens new doors, he always asks somebody take a step by faith. Un šīs Jeruzalemes lūgšanu brokastis ir viens no šiem soļiem. And this Jerusalem prayer breakfast is one of these steps. Un visā Bībelē Dievs cilvēku un tautu priekšā noliek mums izvēles. And always and all through Bible, God offers some decisions people must make. Tas ir tas, par ko runāju vakardien, bet šodien es turpināšu. I began this yesterday, but today I will continue. Un Dievs noliek mūsu priekšā izvēles starp svētību un lāstu, starp dzīvību un nāvi. And God puts before us make decision between the life and death, blessing and curse. Un arī šodien mūsu ikdienas dzīvē, katru dienu mēs stāvam šajā priekšā mūsu lēmumos starp izvēlēm. Dzīvība vai lāsts. And today, every day we stay between these decisions, a life or death, blessing or curse. Un tieši tāpatās attiecībās arī ar Izraēlu. Mēs varam izvēlēties cienīt Dievu vārdu vai izvēlēties ko citu. And the same way in these decisions against Israel, we can choose what we want. Jā, izvēlēties svētību vai lāstu. To choose or a blessing or curse. Un, kā jau vakardien minēju, es cenšos savā dzīvē, savās izvēlēs vienmēr izvēlēties dzīvību. And as I told yesterday, I try in my life always choose life. Un tieši tāpatās mēs stāvam izvēles priekšā starp drosmi un ērtību. And the same way we are staying and choosing between courage and comfort. Jā. Un arī tajos brīžos, kad es redzu, ka šī nostāšanās pusēs bieži vien ir nepopulāra. And very often I see that taking one side is not very popular. Un arī kā parlamenta pārstāvis es esmu ļoti priecīgs par mūsu kā valsts izvēli tajā brīdī, kad daudzas valstis sāka atzīt Palestīnu, ka mēs to nedarījām, ka mēs nostājāmies un neatzinām to. And as a representative of the parliament, I'm very proud that in this case, when so many nations they recognize the Palestine Republic or a parliament refuse to recognize it. Jo redzot tās lielvalstis, kas to sāka darīt, man vienā brīdī bija tādas bažas sirdī, jo es zināju, ka tas ir arī simboliski, jo tā ir izvēle. Izvēle valstī, vai tā izvēlēsies svētību vai lāstu. And when I began to watch as the big countries, powerful countries, began to take steps, the inside in me there was not I was not sure we can sustain or we can stand in this. Jā, jo es redzēju, kā daudzas valstis, diemžēl, izvēlējās šo lāsta pusi. And I saw as many countries took the side of the curse. Bet, kā iepriekš minēja, ka šis ir pagrieziena punkts.
As I mentioned before, it is turning point. Tad Alberts mums vakarien uzdeva jautājumu. And yesterday Albert asked us a question. Pēc šī pagrieziena punkta, ko Dievs vēlas darīt Latvijā? And after this turning point, what God wants to do in Latvia? Vakarien braucu uz māju, uz Valmieru, precīzāk uz Valmieru mūžu, kur dzīvoju, un domāju par šo jautājumu. And yesterday, when I was driving back home to Valmiera, to Valmiermuiža, Un, I was thinking of this question. un tāpēc man uzaugs atmiņā stāsts par Valmieru mūžu, par brāļu draudzēm. And then in my mind was coming this story about Valmiermuiža, about the brothers' churches. Tas bija 18. gadsimts. 18th century. Šie cilvēki sludināja evaņģēliju, These people were preaching gospel. un tie paliekošie augļi, And these lasting fruits par ko lūdz arhibīskaps. about what Archbishop was praying. Viņu laikā tas bija dibinātas skolas, In their time, it was established schools. mācīja cilvēkiem lasīt, They teach to the people read. aicināja katram pašam lasīt Bībeli un piedzīvot Dievu. And they encouraging people to read by themselves Bible and experience God. Un tā lielā lieta, ko Dievs izdarīja šajā pagrieziena punktā, And that big thing what God have done in this turning point. ieraudzīt savu vērtību Dieva acīs. And to find your own value in the eyes of God. Viņi palīdzēja latviešiem iziet no kalpu domāšanas un apzināties, ka mēs esam tauta. And they helped to Latvians move out of the thinking of slaves and to understand that we are a nation. Un tauta, kurai Dievs ir devis cieņu, identitāti un aicinājumu. And we are a nation that God has given the understand honor and identity. Jo tieši bērni, kas bija izauguši šajās draudzēs, dibināja Latviju 1918. gadā. And the children that was raised up in these families were those who were creating our nation or country. Un šie draudzēs uzaugušie bērni arī izveidoja skolu sistēmu visā Latvijā. And these children that were raised up in these families, they build an educational system in Latvia. Un tie ir paliekošie augļi. And these are lasting fruits. Un pēc tam tas vēlreiz atkārtojās 90. gados, And then it repeated again in the 90s, kad Dievs atkal taisīja pagrieziena punktu šeit Latvijā. when God again was building this turning point. Kad baznīcas pildījās ar cilvēkiem, kas lūdz Dievu, And the churches was filled with the people that were praying to God. mēs viņu saucām par dziesmoto revolūciju. We called it a singing revolution. Un tas bija ceļš uz brīvību. And it was the road to the freedom. Un Dievs vispirms mainīja cilvēku sirdis, un tikai tad mainījās vēsture. And first God changed the people's hearts, and only then the history was changed. Un tāpēc es domāju, ka arī šādas Jeruzalemes lūgšana brokastis ir, lai cilvēkiem mainītu sirdis un domāšanu, kā mēs skatāmies uz Izraēlu, uz ebrejiem. And I'm thinking that these Jerusalem prayer breakfasts, these are the events that are changing hearts, that would be changed history. Un es ticu, ka Dievs atkal vēlas sākt ko jaunu. And I believe that God wants to start something new again. Varbūt viņš vēlas, lai Latvija kļūst par vietu, kur ebreji jūtas visdrošāk ārpus Izraēlas. Maybe God wants that Latvia became a place where the Jews are feeling most secure. Varbūt viņš vēlas, lai Latvija kļūst par svētību citām tautām. Maybe God wants that Latvia would become blessing to the other nations. Katrā ziņā Dievs vēlas mainīt mūsu katru vienu sirdi. I'm sure that God wants to change everyone's our hearts. Un es atceros stāstu par savu vecstāvu, kurš bija dārznieks, fermeris, un kas man daudz mācīja par lauksaimniecību. And I remember my grandfather that was a farmer. He was taking care of garden. Viņam bija hobijs potēt ābeles.
and he has a hobby. Potting. Yeah. Vaccination. Vaccination. It's no. No? When you take branch and put to the Yeah. apple tree, it's crafting. Crafty. Mēs atradām. Okay. Un, jā, un tad mēs braucām pie selekcionāriem And we were driving to selectionists, un pirkām zarus, and we were buying the branches, dažādus šķirņu zarus. different types of branches. Tad mēs braucām atpakaļ uz viņa dārzu Then we were returning to his garden, un veicām šo procesu, ko sauc par potēšanu. and then we were doing this process. How it, Crafting. Crafting. Yeah. then we make this crafting process. Jā, un tā rezultātā uz viena koka, uz šīs vienas ābeles bija 8, citreiz pat 10 dažādi šķirņu zari. And in the process of this crafting, we got on the one tree different, up to 10 different types of apples. Un tad, pieejot pie viena koka, tu varēji paņemt dažādas augļus, dažādās garšās. And you, coming to one tree, you could have different tastes apples. Tāpēc arī es esmu izvēlējies savu nozari, esmu lauksaimniecības zinātņu maģistrs. So therefore I choose my profession. I am magistrate of agriculture. Bet ģenētiku izvēlējos dzīvnieku virzienā. But I choose genetics and to the cattle. Un tāpēc ļoti labi saprotu Jēkabu. And therefore I very well understand Jacob. Un tas, ko viņš darīja ar jēriem. And what he was doing with the sheep. Es daru tieši to pašu, tikai ar govīm. I'm doing the same only with the cows. Bet tas, ko man vectēvs parādīja, And what my grandfather showed to me. ka šie zari, kas ir no citiem dārziem, And these branches that are from the different gardens. var nokļūt tavā dārzā un nest daudz bagātīgus augļus. They can come into your garden and they can bring a lot of different fruits. Un tagad tie ir tavi. Viņi pieder tev. And then they are yours and they belongs to you. Un vēl lielāka nozīme ir tam, ka mans vectēvs vairs nav ar mums. And even more a meaning to that, my grandfather is not with us anymore. Bet šie koki turpina augļus nest. But these trees still bearing fruits. Un tas notiek pēc pagrieziena punktiem, ka tas, ko esam izdarījuši, arī pēc mums turpina augļus nest. And this happens after these turning points. What we have done, it still will produce fruits. Un jūs zinat šo Jāņa 15. nodaļu, Jāņa evaņģēlija 15. nodaļu. And you know the Gospel of the John in chapter 15. 3 raksturvietas no tās. And 3 places out of that. Es esmu īstais vīnu koks, un mans tēvs ir dārza kopējs. I am the wine tree, true wine tree, and my father is a gardener. Es esmu vīnu koks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs te nieka nespēja darīt. I am the wine tree, and you are the branches. And as I without a father, also you without me cannot bring fruit. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un to pat par maniem mācekļiem. And my father is honored that you are bringing fruit. Un šie vārdi mainīja man dzīvi 2016. gadā. In 2016, these words changed my life. Šeit sēž vasaras svētku draudžu bīskaps Modris Ozolinkevičs. Here is presented Modris Ozolinkevičs, Bishop of Pentecostal Union. Viņš bija uztaisījis pasākumu, kur es dzirdēju šos vārdus. He created an event when I heard these words. Un tad es sapratu, ka es kā zars esmu ienests šajā dārzā. And then I understood I am as a branch has brought into this garden. Un piepotēts pie vīna koka, kas ir Jēzus Kristus. And I am crafted into Jesus Christ. Un tā ir That is mana iespēja būt piepotētam pie vīna koka, kas ir arī Izraels. And this is my opportunity to be grafted into this wine tree that is also Israel. Un tā lielākā iespēja, ka Dievs, kas ir tēvs, ir dārza kopējs.
And this opportunity that Father God, He is this gardener. Un tagad es esmu viņa īpašums, And now I am His property. un es varu nest augļus And I can bring fruits viņam par godu. to honor Him. Ne savam godam, Not to my honor, bet tēvam, but to the Father. kurš ir arī Īzaka, kurš ir Ābrahama, Īzaka un Jākaba Dievs. And He is Abraham's, Isaac, and Jacob's God. Un tas ir viens Dievs, kuram mēs visi kalpojam. And this is one God we all serve. Un Jēzus Kristus deva mums šo iespēju arī nokļūt šajā dārzā. And Jesus Christ gave us this opportunity to come into this garden Un nest paliekošus augļus, and bring fruits that lost, kuri iepriecinās arī mūsu bērnus, bērnbērnus un bērnbērnus. that will bring joy to our children, to children of our children, and more. Esiet svētīti Be blessed, un lūgsimies par Izraēlu and let's pray for Israel. un lūgsim mieru par Izraēlu, And we will pray for peace for Israel. jo, kā ir teikts 122. psalmā, And as Psalm 122, savu brāļu un savu draugu dēļ es saku, Uh, miers lai ir tevī. because of my brothers and friends, I say, peace be unto you. Un tādēļ arī es cenšos nest šos augļus, pagodinu man tēvu, And also, therefore, I'm trying to bring these fruits to glory to my Father. un lūdzu par Jeruzalemi, And pray for Jerusalem, lai es varētu glābt savus draugus un savus brāļus. that I would be able to save my brothers and my friends. Un es patiešām ticu, ka Dievs dara ko īpašu šodien šeit Latvijā. And I truly believe that God is doing something special today in Latvia. Lai Dievs jūs bagātīgi, bagātīgi svētī. May God richly, richly bless you. Amen. Amen.